Čau! Atbild uz jautājumu aplikācijā par augļiem. Sveika! Kā tur īsti ir ar to augļu ēšanu? Cenšos visus saldumus un našķus aizstāt ar augļiem. Vai tie arī ir jāierobežo? Kolosāli, ka tu centies aizstāt, jo atceramies, ka dienā pievienotā cukura daudzuma nevajadzētu pārsniegt 24 gramus. Tomēr katru dienu ir jādod šos 24 gramus, un tas arī var būt par daudz. Ja mēs aizstājam ar augļiem, normas robežās noteikti to var un vajag darīt. Augļos ir vitamīni, augļos ir šķiedrvielas. Pēc Veselības ministrijas rekomendācijām tie ir tādi 200 grami augļu dienā, kurus mēs katrs varam apēst. Tās ir tādas divas augļu vienības. Pieņemsim banāns un ābols. Vai pieņemsim ķirši, viena porcija, kas būtu tāda sauja ķirša, un tad, teiksim, apelsīns. Vienmēr arī atceries, kāpēc tev gribās, teiksim, ja tev liekas, ok, divas vienības ir par maz, man gribās vairāk, kas ir tas iemesls, kāpēc tev gribās vairāk? Vai dienā ir bijušas pilnvērtīgas maltītes, pilnvērtīgas un sabalansētas šķīvis, vai tomēr kaut kas iztrūkst? Jo atceries, cukurs vienalga, no kurienes nācis, vai no pievienotā cukura, vai no augļiem, ir enerģija. Tātad tavam ķermenim iespējams prasās enerģija, tāpēc gribās to saldo. Iespējams, ir emocionāli lielāks tāds tā kā sāsinājums, un emocionāli tev gribās šo saldo garšu. Atrod to iemeslu, kāpēc gribās, ja tas ir vairāk kā divas vienības, ja tāda 200 grami līdz 300 grami augļu dienā. Ja ir vairāk, tad saproti, no kurienes nāk tā vēlme pēc vairāk. Ja nē, droši ēd, neuztraucies, kolosāli augļu ir dabas radīta dāvana, kuru noteikti mums vajadzētu katram droši izbaudīt. Un kur nu vēl tajā laikā, kad ir sezona, mums ir pieejams vai ābolu, bumbieri un ogas, droši arī ēd ogas. Tev ir jāpēd kilograms avenes, lai apēstu 500 kalorijas. Līdz ar to tu tur nevari apēst pārāk daudz ogu. Tā vismaz nevajadzētu būt, tāpēc ar tām arī nežēlo savu ķermeni un droši ēd to, ko daba ir radījusi.